Kas ilgināk, tas labināk. Tā laikam varētu teikt par beidzot uz apskatu atnākušo Samsung Tab S10 Ultra planšeti. Tam ir šis tas, kas ir krietni labāks par tiešo konkurentu iPad Pro 13 ar M4 procesoru. Šis tiesa nav tāds. Šis tas tiesa arī pietrūkst, vai nav gluži, es teiktu tā, iPad līmenī? Šajā video principā konceptuāli 10 lietas, kuras ir svarīgi, manuprāt, izcelt šajā te planšetē, lai tu saprastu apmēram, kā tā izskatās pret iPadu un kas te ir pārāks vai nepārāks, un sākšu, protams, kā ar labo. Un pirmkārt jau ir jāatzīmē, ka tieši salīdzinot Samsung veikumu, pirmkārt, tam ir pārāks ekrāna izmērs 14 solu Dynamic AMOLED 2X, kur iPadam ir tikai 13 solas, tātad šis jau ir tāds, uz kompaktu ultrabuku segmentu tendēts produkts. Šim ir krietni arī zemāka cena, salīdzināju ātrumā cenas TET veikalā, un vienāda apjoma 256 GB ierīces cenā atšķiras par nedaudz vairāk kā 200 eiro. Un tas ir iespaidīgi, ņemot vērā vēl vienu lietu, ar kuru Samsung planšete izceļās pār konkurentu. Tās komplektācijā to iegādājoties, tev nāk līdzi S Pen irbulis, kur iPadam vēl ir papildus jāpiepērk klāt Apple Pencils, un tas no tevis prasīs apmēram vēl 150 eiro, kas kopējo cenas starpību jau palielina par teju 400 eiro. Un trešā tāda īpašā atšķirība ir tāda, ka mierīgi var arī iegādāties mazāk apjoma Samsung planšeti, lai tajā ieliktu klāt microSD karti un tādējādi palielinātu kopējo atmiņas ietilpību virs 1 terabaitam. Tas būtībā nozīmē, ka vari kaut vai uz datoru leju pielādēt kaut kādus filmas, seriālus un tā tālāk pārnest uz microSD karti, tad mierīgi uz planšeti, lai tu tās saglabātu un skatītos. Un principā no manas puses tādas 3 galvenās lietas tās arī būtu bijušas saistībā ar izvēlēm, cenu un to galveno atšķirīgo, bet vēl ir apmēram, es teiktu, 7 labas un 3 vairāk vai mazāk tādas, kur ir jāizdomājās. Un visas tās es izcelšu šajā planšetē vai tās ikdienas lietošanā, un tās nopietni liek padomāt, vai tikai šāda ierīce nav labāks laptopa aizstājējs par, piemēram, to pašo iPadu. Un es nerunāju tikai par WhatsApp kā lietotnes esamību šajā planšetē pretstatā iPadam. Pirmā lieta noteikti būs DeX režīms, un tas ir ne pirmo, ne pēdējo reizi kanālā pieminēts. Tā ir ērta darbvirsmas pārvaldīšana lietotājiem pierastā datora režīmā ar rīkjoslu apakšā lietotnēm, kā tas būtu uz datoriem, ar vairākiem vienlaicīgi atvērtiem logiem vai lietotnēm, gan multitaskinga režīmā, gan vienkārši ērtākai šo logu pārvaldīšanai. iPad pretī spēj tikai Stage Manager, kurš arī ir ne visiem iPadiem. Savukārt Samsung DeX ir lielai daļai Samsung ierīču. Planšetēm teju visām pēdējos 5 gados izlaistajām, tur sākot no S4, 6, 7, 8, 9 un 10 sērijai. Tieši tāpat kā S sērijas telefoniem. Mans 9. paaudzes iPadiņš, kurš ir izlaists 21. gadā, Stage Manager neatbalsta, tikai multitaskingu. Tātad Samsung planšetes arī 21. gadā izlaistās atbalstīs DeXu. Un jā, šādā savienojumā plus vēl arī pieliekot klāt ārējo monitoru, vai vispār monitoru, tu principā pat aizmirst kaut kādā brīdī, ka tu lieto planšeti, bet darbojas jau gandrīz kā tādā pilnvērtīgā laptopā. Te gan es varu pieņemt arī savu veco iPadu un parādīt, ka iPad ierobežojums multitaskingam ir 2 lietotnes vertikāli sadalītas, bet Samsung Tab spēj piemēram 3. Un pats var izvēlēties, kā tās salāgot vai samainīt vietām un izmēriem, kā tev vajag. Otrā lieta, kuras gribu minēt, ir saistīta ar S Pen funkcionalitāti, kur, manuprāt, Tab S10 Ultra pilnīgi noteikti ir priekšā Apple iPadiem, tīpaši, ja Apple Pencil Pro tagad spēj tur dažādas dzīvē noderīgas lietas, kā mākslīgās ēnas radīšana un krāsas tur smidzināšana, bet Samsung tajā pašā laikā piedāvā attālinātu PowerPoint slaidu darbināšanu, pierakstu veidošanu, kā arī nav sliktāks zīmēšanā. Pie tam Samsung neprasa pirkt zīmēšanas lietotni, kā tas ir ar Procreate uz iPad. Bez tam vēl var arī pārvilkt pielikumu starp lietotnēm, kas arī ir burvīga feature, kur ir faktiski identisks risinājums kā laptopos. Vēl arī S Pen izceļi, kurus pamēģināšu tūlīt ātri nodemonstrēt, tu vari pats arī iestatīt, un šeit tev tie visi parādīsies. Tos tu vari gan salikt pats kā vēlies, gan arī tiem ērti un ātri piekļūt. Iestatījumos zem Air Command
command vari salikt, kādus izceļus tev vajag vai biežāk lietos, un tos var salikt līdz pat 8. Vēl fifīga feature, kur vēlos izcelt, ir Smart Select, rakstīt kalendārā, kur ierakstīties saglabāsies tā kā ieskribelē vai ātrumā jāatver kāda lietotne, vai kas un tev tur ir nepieciešams un itin pieklājīgi lielajā iespēja klāstā tās integrējās un ir patīkami lietojamas. Protams, ka nevar arī nepieminēt 14 colu displeju, un tas ir lielisks. Jā, arī iPadam ir tandem OLEDs, un tas ir lielisks, to nevar noliegt, bet tas ir pirmkārt mazāks, otrkārt tam, ja nemaldos, nevar vēl papildus pieķīlēt, lai tas kaut kādās lietotnēs dotu papildus spilgtumu, lai labāk varētu baudīt saturu arī pārāk spilgti apgaismotās telpās, tā izteiksimies. Tā bez 10 iestatījumos ir noslēpta tāda feature, kura paspilgtina konkrētās lietotnēs kā YouTube, Netflixā, Disneyā un citās video spilgtumu, lai tā baudīšana ir vēl labāka. Kā ceturtā lieta ir jāmin arī krietni labāk nostrādātas papildus perifēriju jeb aksesuāru pievienošanas, kā peles, klaviatūras bezvadu vai, Bluetooth spēļu pultis, kuras visas sniedz krietni labāku lietošanas pieredzi. Īpaši, ja nevēlies pirkt vēl papildus šo te Samsung klaviatūru, kura tiesa arī ir ļoti laba. Jā, planšeta varbūt nekarājās gaisā ar šo klaviatūru, kā tas ir iPadam, bet klaviatūra ir ērta rakstīšanā, tā ir izgaismota un kopumā nav zaudējusi savu labo kvalitāti pašiem gadiem, kopš Samsung pie tās strādājis ir un to piedāvā. Pie šī paša var arī pieminēt personalizējumus izceļus un vai žestus, kā arī var mainīt peles pogu nozīmi, ko nevar darīt iPados. Kā piekto lietu, kura tiesa nav gluži korekti salīdzinām pret iPadu 1:1, bet kaut kādā mērā atkal ir, un, manuprāt, pat ir nedaudz labākā izpildījumā, jo var sūtīt arī uz datoriem, kas noteikti pēc noklusējuma nebūs Samsung ierīces. Apple AirDrops tomēr strādā tikai starp Apple ierīcēm. Quick Share, kas ir šī feature, pa kuras vēlos runāt, arī ļauj nokopēt linku un tādā veidā dalīties ar failiem uz datoriem, atliek tev principā no leju pielādēt Quick Share lietotnīti, un visu, un tavi datori vai ierīces, kurām tu to esi leju pielādējis, arī būs pieejami šajā te Quick Share tīklā un strādās, un tādā veidā varēs pārsūtīt datus starp ierīcēm. Sestā lieta, kuras vēlos pieminēt, ir Edge Panels, jeb sānu panelītis, kurš ir totāli nepelnīti atstāts novārtā bez ievērības. Tajā bez lietotnēm var arī pielikt dažus citus widgetus un tā kā stekotu kopā un pārvilkt un lietot kā populārāko kontaktu izsaukšanu vai laikapstākļu apskatīšanu vai jau minētās lietotnes, kuras šeit parasti ir iekšā, un tad vienkārši ņem un svaipot cauri visām lietām, un tas arī spēj saglabāt sevī iepriekš multitaskingā izmantotos kaut kādus logus. Es teiktu, ka ļoti noderīga lieta. Un vēl neizcelšu kā atsevišķo lietu, bet bezvadu reversā uzlāde arī ir šajā planšetē. Noteikti noderīgi, ja pēkšņi tev, austiņas vai telefons ir teju tukšai baterijai un ātrumā, ja neizmanto planšeti, tev vajadzētu tās lietas palādēt. Kā septīto lietu es nevaru arī nepieminēt kameras un to spējas. Sākšu ar vienu feature, kas ir selfie kamerā visizteiktāk redzama, to es arī varu pats redzēt. Tā ir līdzīgi kā iPadiem ir un iPhoneiem center stage, respektīvi kamera mēģina automātiski tevi nocentrēt, tad Samsungam autoframings saucās. Neskapēc man esot jābūt miera stājā, tas ir tad, ja automātiski tu gribi, lai automātiski piezūmoja, bet tu vari arī pieskarties trackingā, jeb sejas izsakošanā līdzi šai te feature, un tā strādā, manuprāt, krietni ātrāk, krietni atsaucīgāk nekā Apple Center Stage, un šis te autoframings tiešām ir ļoti labs. Jā, selfie kamerai izšķirtspēja un kvalitāte nav varbūt tā lieliskākā, ja tīpaši, ja tas ir tik baigi piezūmots klāt, vai auto trekojās uz kaut kādu konkrētu vietu, bet tā strādā, tā ir laba, atsaucīga un tur ir vislabākajā kārtībā šai te feature. Vēl arī mēģināšu kaut ko tepat kaut vai studijā pafotografēt, pafilmēt ar aizmugurējo kameru un arī ar selfie kameru, bet kopumā ir jāsaka, ka, planšete kaut ko vairāk vai mazāk kompetenti spēj ņemt un filmēt, bet jābūt godīgam. Fotogrāfijām visdrīzāk izmantosi savu telefonu. Un ja vēl tas būs, piemēram, Samsung telefons ar Quick Share, kur ātri tad nosūtīsi iegūto materiālu uz planšeti, apstrādāsi kā vai. Un jā, kopumā jau kameras ir tādas nekādas, un tumsā esoši Teams zvani nebūs augstvērtīgākās kvalitātes, bet tas ir sekundāri. Autoframings strādā lieliski, un tā, ka prieks. Un es tagad pamazām vairāk vai mazāk ievadīju to segmentu, kurš vēl ir palicis,
lietas, pie kurām es tomēr nedaudz vēlos šīs planšetes kontekstā piekasīties, ja tā var izteikties. Kameras jau bija principā viena no tām. Pirmais ir lietotņu optimizācija priekš Android planšetē, kura vēl joprojām caurmērā ir, es teiktu, neadekvāti zema. Protams, ka ir lieliska, salīdzinājumā ar to, kā bija 5 gadus atpakaļ. Lielākās lietotnes, protams, ka strādās bez problēmām, bet dažreiz bija kāda spēlīte, kura nevarēja pilnībā izmantot to, ko tās dod uz mobilajām ierīcēm, uz planšetes. Kaut vai, piemēram, normāla ekrāna mala attiecība un vispār visa veiktspēja spēlīties, īpaši tās saucamajās AAA, kas ir, piemēram, Genshin Impacts, ja? It kā ir forši, bet tad, kad sākās kaut kādas lielākas lietas, procesors nevienmēr tiek galā. Tāpēc, ka atkal jau lietotņu optimizācija. Otrā lieta noteikti ir saistīta ar aksesuāriem un to dārdzību, un Samsung klaviatūra ir padārga, un aksesuāri vispār ir padārgi, bet bezvadu pele ir lieliska alternatīva. Es teiktu, ka šādai planšetei vispār ideāli piestāvētu mazā Logitech MX pele, paldies pateiks man vēlāk, kā arī jebkura lētāka Bluetooth klaviatūra, ja vajag pēkšņi vienkārši rakstīt romānus kaut kādos, Google Docos vai Microsoft Wordā un tā tālāk, un tās cenas būs nesalīdzināmi lētākas atsevišķai klaviatūrai un atsevišķai pelē, bet, protams, ka, ja pīķis nav problēma, kā saka, jā, ļoti lielisks sabiedrotais ir arī šī te klaviatūra. Un trešā lieta, protams, ir saistīta ar acīm redzamāko, proti izmēru. Planšete ir paliela, ir pasmaga, un ar savām 14 solām, tai svarā dara savu. Un principā veiklā es teiktu, ka ir jāsajūt pašam, cik smaga šī patiesībā ir un vai tas ir kaut kas priekš tevis. Un acīm redzot, ir kaut kāds droši vien iemesls tieši uz svaru un izmēru, kāpēc Apple neiet vairāk par 13 solām savos produktos, bet visā visumā, šis ir normāla 14 solu laptopa izmēra produkts. Lūk, un tās tad, manuprāt, arī ir tās 10 svarīgākās un nozīmīgākās lietas, kuras tev vajadzētu zināt par Samsung Tab S10 Ultra, gan kā tas izskatās dažādos svarīgākajos punktos pret iPadu, un, protams, ka dienas beigās izvēle ir jāizdara tev pašam, bet kopumā es varu teikt, ka šī ir ļoti spējīga ierīce, īpaši, ja spēlīšu spēlēšana nav īpaši plānota vai nav top prioritāte. Produktivitāte, mākslinieckās izpausmes un galā video satura patērēšana, arī iespējojot visus Dolby režīmus, ir lieliskas lietas, un ja izmērs planšetei un svars tev nav šķērslis, tad šis ir diskutabli prātīgāks, es pat teiktu par aptuveni 400 eiro prātīgāks pirkums par iPadu jauno Pro ar M4. Ok, ar to tad es arī domāju, ka šajā video viss. Paldies, ka noskatījies, un mēs ar tevi tiksimies jau kādā no nākamajiem video. Atā!